Baltazaru. Šodien kopā copēsim ar Uģi, kam laikam tituli tik daudzi. Jā, bet Uģim tituli tik daudz, kā nezinu kam vēl, ja? Tieši makšķerēšanas sportā. Un šodien mums ir baigi interesantais plāns. Pirmo reizi kaut ko tādu daram. Laivā mums ir uzstādīti 3 ehaloti no dažādiem ražotājiem, tāda vidējās klases. Mēģināsim meklēt zivi un beidzot saprast to mūžīgo jautājumu, kurš tad ir labāks. Šobrīd liekam devējus. Šodien mums laivai viņu ir daudz, veseli 3. Lai viņus varētu pielikt, šādām testa režīmam izmantojam tos pašus pāsteni stiprinājumus. Viens. Otrs. Tēma, es domāju, šodien būs tāda, ka brauksim ķert asari. Vai mēs ar ehalotu viņu vispār varam atrast, vai tas ir iespējams, jo citreiz tāds mīts ir, zin kā, tur viena saka ar ehalotu zivis nevar atrast, citi saka atkal var atrast. Nu, tad mēģināsim skatīties. Es zinu, ka noteikti dārgajām ehalotēm, es tiešām to zinu, tas ir iespējams. Bet, nu, pastīsimies, vai tādām budžeta klases ehalotēm arī tas ir iespējams atrast tās zivis, nu, skatīsimies. Nu, pamēģināsim kāds jauns gumijas ar šodien. Nu, asarīts. Asarīts, ja? Dodamies. Sākam testēt. Un kā es izdomāju, kā labāk mēs varētu notestēt. Ierakstījām Minkota iPilotā vienu treku, braucam pa vienu tā pašu vietu un pa vienam ehalotam skatāmies. Kopā uzreiz visus nevaram ieslēgt, tāpēc viņi strādā vienā frekvencē un tad ir visos traucējumi. Nu, un sākam tagad ar Laurenci. Skatāmies. It kā nekāda vaina nav, zivis redzam. Tāpēc uz priekšu būs arī baļķi, tad pavērosim arī to, kā izskatās. Kur arī redzam pirmos baļķus. Tā redzēt, ka viņš gareniski tā kā stāv. Kur ziltiņi pie apakšas ir. Ka vēl baļķis parādās. Nu, otrais izmēģinājuma trusīts Humminbirds, Helix. Uz visiem aparātiem mēs testējam Down Vision režīmu šobrīd. Šis ir Helix arī ar sound skatu, bet šobrīd mēs neaiztiekam, jo visiem skatāmies tikai Down Vision režīmu. Arī reku baļķis, zivs. Arī it kā viss notiekās. Nevienam aparātam mēs nekādas uzstādījumus neaiztiekam. Darbojamies rūpnīcas uzstādījumiem. Šeit prasītos paregulēt. Pablāustas tā kā ekrāns, bet, nu, rekur esmu ziltiņu baržiņš. Te baļķis. Braucam pa to pašu maršrutu, kur iepriekš. Ir ok. Trešais aparāts ir Emerīns. Dragonflies šā gada modeļi. Baļķi tāpat tās redzami. Ziltiņas, rekur esmu ziltiņas. Rekur akal baļķis parādās. Šobrīd liekas, tas ekrāna skaidrība ir labākā. Nezinu, kā jūs kamerā redzat, bet nu, tā bilde ļoti labi zīmējās. Rekur ir baļķis, kas ir tā kā virs grunts redzams, rekur ķērsām baļķis. Tāda smuka bilde. Par pašu ehalotu testu, nu,
pasākums baigi vērtīgs. Arī pašam zināšanai un šādā variantā izpētīt 3 dažādas eholotus ir ļoti interesanti. Un šo tēmu mēģināšu arī pētīt dziļāk, rādīt, jā, bet šodien bija tāda, primitīvi. Mēs ieslēdzam eholotu, paņemam Dawn Vision skatu un skatāmies, cik labi mēs varam redzēt grunti, zivis. Tad tas mans vērtējums ir noteikti šādām darbībām. Raymarines būs labākais, bildi noteikti viņam ir vismaz no acī vistīkamākā. Tad Lowrance arī pietiekami labi. Un tad ir Humminbird. Principā jau visi rāda, ja, tā zivis un to grunti. Nav tā, ka kāds kaut ko vispār nerādīja. Tā nav. Viss jau ir kārtībā, vienkārši kurš labāk, kurš švakāk. Bet katram no šiem aparātiem ir arī citas lietas, kas ir vienam ir labāk, otram sliktāk. Tam pašam Humminbirdam, jā, tas ir lētākais modelis ar pieejamu sānu skatu. Tas arī to vērts ir, jo to mēs citā reizē apskatīsimies eholotus vairāks ar sānu skatiem, bet tā ir ļoti noderīga lieta. Tā kā tā, tam atkal Lowrance ir liels pluss. Tā šobrīd ir pieejams iekšējo dziļumkartes, un tāpat tās var zīmēt savu dziļumkarti. To pašu arī Humminbird var darīt. Raymarine atkal to dotā brīdī nevar darīt. Tā kā, katram savi plusi mīnusi, bet šodienas tēma ir, kā rāda zivi grunti, tad Raymarines ir numur 1. Ja tu piešājies, iemācies pareizi viņu noregulēt, tad jebkura no šīm visām 3 ir baigi ok. Bet, es laikam Raymarine izvēlētu. Diena beigusies. Copa bija, varētu teikt, ritīgi švaka šodien. Bet, šodien nebija tas galvenais mērķis zivis. Galvenais mērķis bija patestēt eholotus. Kā, Uģi, kā tev liekas, Ko tu šodien ieguvi? Šodien ieguvu to, ka bišķi redzējām, sapratām, kā eholoti šancējām. Kurš labāk, kurš sliktāk, kurš kam vairāk patīk, jā, izvēles ir dažādas. Un kaut ko arī ieguvām, no copas ziņā. Nebija tā, bija džeki iekšā, kam vispār nekas neķērās. Mēs vismaz kaut ko noķērām. Viens zandarts aizgāja, viens vēl ņēma, jā, kaut kādu sasarus saķērām. Nemaz tik traki nebija, bet, vispār, kā lai saka, tas kļovs šodien absolūti bija zem kritiskās robežas, jā. Par tiem pašiem eholotiem, šodien tas, ko vēlējāmies iegūt, saprast, lai tā padziļinātāk papētītu, vajag daudz vairāk darboties, bet viens, ko sapratām, neko citu mēs šodien nedarījām, kā skatījāmies, kuram eholotam labāka bilde, skaidrāka un labāk var saskatīt gan zīves, gan visādas baļķis un tā tālāk. Tādā ziņā, kā jau es esmu iepriekš teicis, tad Raymarines ir labākais noteikti bildes ziņā, bet atkal citiem apatiem, pašam Lowrancam un Humminbirdam ir atkal citas features, kas nav Raymarinam. Raymarinam vienīgais mīnus, ko šodien pamanījām, kad ir daudz mazo ziltiņu, jā. Kad ir ļoti daudz nenormāls blīvums ar ziltiņām, viņš nesit cauri. Tomēr Lowrance un Humminbird sita cauri. Ja gribās smuku bildi, tad noteikti Raymarines. Un par citām visām lietām, pa eholotiem šiem pašiem, mēģināšu kaut kādā nākamā reizē pastāstīt arī par visu kartogrāfijām un par tādām lietām. Šodien mēs vienkārši skatījāmies, vienkārši bildi, vairāk neko. Jā, kā no veikala plaukt. Noņem, uzliec, ieslēdz un aiziet. Tāda bija tā doma. Jā, vislabāk, protams, būtu skatīties visi 3 viens otram blakus un vienlaicīgi ieslēgti, bet tādā veidā to nevar darīt, jo vienā frekvencē, kas stars pārklājās, traucējumi ir. Bet mēs centāmies, mēs tā kā ierakstījām vienu treku ar iPilotu un pa to vienu to pašu vietu braukājām un tā kā skatījāmies katru eholotu atsevišķi. Interesanti. Ir saprašana ir stipri lielāka palikusi par šiem aparātiem. Tā kā mēģināsim nākamajā pasākumā kaut ko padziļinātāk vēl papētīt. Kādu zivi noķert. Kādu zivi noķert, jā, tieši tā. Mēģināsim noķert kādu zivi. Labi, čau! Jā.